Čaujiņš meitenes! Šodien es vēlos jūs iepazīstināt ar ļoti interesantu zīmolu. Tas ir Amway zīmols, kas ir izplatītāju zīmols. Viņš ir interesants ar ko? Ar to, ka viņu produkti ir ļoti kvalitatīvi. Un to es atkārtu izmēģinot šos te dekoratīvās kosmētikas jaunumus. Tā ir Artisti jaunā kolekcija, kurā dominē metāliskie toņi, kā jau tagad gan modes žurnālos redzams īpašs smirdzums, tad mēs savā ikdienas dzīvē varam viņu ielaist ar šīs kolekcijas ēnām. Ēnas ir interesantas, kaut gan ēnu formāts nav mans mīļākais, jo es vairāk mīlu pudrveida produktus, nevis šādus gēlveida, likvīdveida produktus. Bet tieši tāpēc man bija interesanti viņus izmēģināt un parādīt arī jums šajā grimā, kā viņi izskatīsies, kā viņi uzklāsies un kā viņus lietot. Tātad Artisti Lux Metallic Eyeshadow trio. Viņi pārdodās trio. Toņi ir ļoti skaisti, kā jūs redzat, tādi metāliski un ļoti rudenīgi. Sāksim ar šo te emeraldu. Viņš ir kā īsti dārgakmenis. Es parādīšu jums tuvāk. Lūk, šāds. Ametists, kas ir ļoti skaists. Tieši ametista krāsas. Ne, Oskarim ametistos, ka ir klāt. Tonītis arī metālisks un ļoti mirdzošs. Ar tādiem sudrubainiem mirdzumiņiem iekšā. Un platīnum tonis, kas ir tāds piesātināts, rudenīgs, gaišs zelts. Kāda plusi ir šīm ēnām? Faktiski lielākais pluss ir tas, ka viņas nebirst, jo viņas ir likvīdas. Tāpēc ar viņām ir jāiemanās strādāt, bet uzklāšana ir pietiekami viegla, viņas neizžūst tik ātri, un tāpēc ir iespējams izpludināt. Ar šāda veida produktiem pats galvenais ir pludināšana. Bet ko pievēršamies nākamajam produktam, kas man īpaši patika. Tas ir linerītis, no arī Artisti Signature Color, Longwear Liner un Purple Lux. Arī violets, violets. Un kas te ir labs, tas ir pats šis liner galiņš. Viņš vienkārši perfekti velk līnijas. Smalkas, rūpjas, da jebkādas faktiski. Var uzslāņot, man ļoti patīk. Šim produktam pats galvenais ir viņu sakratīt, lai šis te violetais pigmentiņš sajaucās ar melnu, un tad faktiski viss ir super. Tilpums arī ir labs, 3,5 ml. Jā, 3,5 ml, kas ir pietiekams un foršs un diezgan ātri žūst. Man ļoti patīk. Nākamais produktiņš, kas ir interesants, tas ir 3D Face Powder Refills. Refiliņš, viņš pārdodās kā refilos un pārdodās ar atsevišķi, tāda kā kastīte, ja pūdernīca. Refils izstāv šādi. Refils ir forša lieta priekš tiem, kuriem patīk veidot pašiem savus paletes. Un, faktiski šāds. Un vēl viens plus, ko teikt, viņš ir ražots Japānā, kas priekš manis ir kvalitātes zīme. Sastāv no šādiem te tonīšiem. Es uzskatu, ka viņus var mēģināt izmantot arī kā izgaismotājus, ne tikai sejai, kā viņš ir domāts, bet arī kā izgaismotājus, piemēram, acu grimā. Un šodien to arī pamēģināsim darīt. Lūk, šādi viņi izskatās nosvačot, diezgan maigs pigmentiņš. Bet priekš izgaismotājus uzskatu, ka arī neko vairāk nevajag. Runājot par noturību, viņas ir ļoti noturīgas šīs ēnas, un es šobrīd mēģinu dabūt viņas no rokas ar parasto salveti, mitro, diezgan grūts process. Pāriesim pie acu grima. Ir dažādi veidi, kā uzklāt šīs te ēnas. Var pat taisnot no tobiņas ar šo te otiņu, un ar viņu mēģināt iztušēt. Un tas, manuprāt, priekš manis bija grūtākais variants. Vieglākais variants ir viņu uzklāt un iztušēt ar sintētisku otu, ar plakano sintētisko otu un pašu malu principā ar šādu te. Bet galvenais ņemt sintētisku otu, tāpēc, ka viņu būs vieglāk atmazgāt, jo tomēr šis produkts ir super noturīgs un parastajās otās viņš varētu atstāt, teiksim, tādu ilgāku nospiedumu. Var izmantot tikai plakanu otu, kas ir mazliet pūkaina, ar kuru iztušēt. Vai var izmantot
šo te ēnu ļoti interesantā veidā kā laineri. Paņemam mazlietiņu, uzklājam un valkam kā laineri. Tas ir priekš tām, kurām nepatīk uzklāt pa visu plakstiņu un mirdzēt kā Ziemassvētku eglītē. Bet ko mēs šodien darām? Mēs uzklāsim mazlietiņu, teiksim, ikdienišķāku versiju, es centīšos. Izmantošu kombinācijā ar parastajām sausām ēnām, ko es likšu kā bāzi arī šo te izgaismotāju. Mazlietiņu pieliksim kādu no toņām, sanās izdomājis, kur man vairāk gribās. Visdrīzāk jau violeto un šo te platīnu zeltīto. Esmu jau sagatavojusi seju, man ir tonālais, man viss ir virsū un arī acu bāzīra. Viņu gan varēja nelikt pie šīm ēnām, jo viņas tāpat diezgan labi ir noturīgas, bet es neriskēju, es pieredus lietot visu vienmēr ar bāzē. No šīs te parastās paletītes izmantošu šo te tonīti, lai ietonētu locījumu vietu. Un tagad uzklāsim kādu no tonīšiem visdrīzāk. Es izmantošu kā iesākumā šo platīnu toni, ko centīšos arī iepludināt ēnās. Es esmu uzkrāsojusi vienu acu un izpludinājusi. Šo te robežu un izstās ļoti jau patīkami un dažiem priekš tāda diena vai mazliet pievakars grīma ir ļoti labi, bet es turpināšu arī ar violeto toni un uzslāņošu. Tagad pabeigšu otru aci. Pa virsu vēl violeto mazlietiņu un arī iepludināsim no centra uz augšu. Atkal izmantojot to pašu tehniku, šo pašu plakano otiņu. Vislabāk šīs ēnas ir uzslāņot, tad var iegūt tādu interesantu un īpašu mirdzumu. Nu, lūk, ir uzklātas un izpludinātas acu ēnas. Divos slāņos viņas šobrīd izstās šādi un varētu atstāt arī tāpat, bet es vēlos jums parādīt arī nākamo produktu darbībā, kas ir lainerītis. Un pie šī violetā grīma ļoti labi viņš piestāvēs. Kā redzat, ar šo lainerīti var uzvilkt ļoti smalku līniju, un tas ir samērā noderīgi priekš tāda acu tipa, kā ir man, kad šī te kustīgā daļa nav tik ļoti labi redzama, tāpēc var izpausties ļoti skaisti. Otrs acis. Lai būtu mazliet interesantāk, es uzklāšu šos te divus tonīšus arī uz apakšējā plakstiņa, šeit mazlietiņu no maliņas un iztušēšu. Tagad es uzklāšu un iztušēšu šo te maigi violeto toni pie augšējās līnijas. Tādā te veidā padarot grīmu daudz maigāku. Palikusi vēl acu tuša, un tad jau grīms ir gatavs. Skropsta tuša ir uzklāta, tagad palicis vēl izgaismotājs. Es domāju, ka es uzklāšu pilnīgi visus tonīšus sajaucot kopā. Šādā te veidā. Šis, starp citu, ir tonis Shimmering Nudes. Šāds izveidojās koptēls ar izgaismotājiem un ēnām. Manuprāt, diezgan tāds spīdīgs, rudenīgs, mirdzošs un uzlabos katrā gadījumā garstāvokli, tad, kad ārā ir nepārāk labs laika. Paši izgaismotāji, kā redzat, ir tomēr uzskatu diezgan labi redzami. Un vajadzētu varbūt uzklāt mazliet mazāk, lai nebūtu tik ļoti redzami.
bet man tīri labi patīk. Kopumā es mazliet vairāk par šiem te šķidrajām likvīdu veida ēnām, kas pārvēršas pudrī, pastāstīšu savā blogā sievšķība.blogspot.com un arī parādīšu piemērus, kā uzklāt viņas un izmantot viņas kā lainerīšus, kā arī citus grimus tieši ar šīm konkrētām ēnām. Es varu teikt, ka liels pluss šīm ēnām ir tas, ka viņas diezgan ātri iztušējās, ka nav jāpieliek liela piepūle kā daudzām citām šādu veidu ēnām un produktiem. Faktiski man visi šie produkti ir labi patika. Kur viņus var nopirkt? Viņus var nopirkt pie Amway izplatītājiem, un blogā es arī vairāk par to pastāstīšu. Es ceru, ka jums patīk šis grims un bija interesanti apstīties, kā darbojās šie produkti darbībā, un uz tikšanos kādā citā video. Čau viņš!